Māmiņu klubs ir Jūrmalā, jo Jūrmalas slimnīcā ir atvērusies dzemdību nodaļa pēc rekonstrukcijas, un tagad ir arī ūdens dzemdību zāle. Un tā kā mēs zinām, ka bērniņu piedzimšana katrā ģimenē ir liels notikums, tad arī vietē, kur bērniņš nāk pasaulē, ir liela nozīme. Un Māmiņu klubs, protams, arī tam piešķir īpašu nozīmi. Ejam skatīties, kas te ir mainījies. Laižot mazulīti pasaulē, protams, vislielākā nozīme ir tam, kā mēs jūtamies. Taču tikpat svarīgi, lai līdzās būtu zinoši un pieredzējuši speciālisti. Arī videi ir sava ietekme uz dzemdību gaitu, jo vēlams, lai mums patiktu mūsu izvēlētā dzemdību vieta. Man ir milzīgs prieks, jo mēs esam viena no pirmajiem Jūrmalas slimnīcas dzemdību nodaļām. Mēs viena no pirmajiem arī redzēsim, kas jauns te ir izdarīts. Kopā ar mani ir Jolanta, nodaļas vadītāja, kas gan tagad ir devusies atpūtā, jo gaida bebīti. Sveiki, Jolanta! Sveiki! Un arī Kristofers. Kristofers veiks, dosim rociņu? Nē, mēs iesim tāpat, iesim visi skatīties. Sāksim ar dzemdību zāli, vai ne? Nu, ejam. Jūs iesim, draudziņi. Jūrmalas slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši arī vairāki māmiņu kluba superbēbīši. Jūs noteikti atceraties mazo Kati, viņas māmiņu Alisi un tēti Arvīdu. Teju pirms 2 gadiem mazulīte Kate pirmo reizi satikās ar savu māmiņu un tēti tieši šajā dzemdību nodaļā. Šobrīd mēs atrodamies dzemdību zālē. Dzemdību zāles mums ir palikušas tās pašas vecās, tikai ar svaigām, jaunām, košām krāsām. Tātad, ko mēs redzam, tāpat ir bērnu aparatūra, tātad bērnu daktarim, kas ir vajadzīgs. Protams, kad ir arī neiztrukstošais dzemdību krēsls, kur sievietei dzemdēt. Tad ir gulta, kurā sieviete, ņemot vērā to, ka viņas mūsu nodaļā ierodās, mums nav atsevišķi pirmsdzemdību palātas. Viņa uzreiz kā atbrauc, tā uzreiz nāk uz dzemdību zāli. Tātad ir gulta, kurā viņai atpūsties starp kontrakcijām, jo uz dzemdību galda, ja sieviete vēlās dzemdēt uz dzemdību galda, viņa, protams, kāp pēdējā mirklī, tā ka bērniņš jāspiež ārā. Dzemdību zālē, protams, ir atrodami arī visi nepieciešamie dzemdību palīgi – bumba, dzemdību soliņš, taču ir arī jauns dzemdību krēsls. Tas ir mūsu jaunais dzemdību krēsliņš. Es pamēģināšu apsēsties. Jā, jāapsēžās tā, lai mugura ir ērti. Jā. Kājām jābūt, platāk nekā kleita. Nekā kleita atļauj to šobrīd, jā. Un kājas arī jānoliek tā, lai ir ērti, teiksim. Ja ir doma dzemdēt šī krēsliņa, tātad ar kājām ir jāatsperās, ja? Viņš ir arī no tāda apakšā tāds neslīdošs materiāls, ir, ka, teiksim, viņš neslīd projām. Tad, kad sieviete stiprāk atsperās, tad viņš paliek tur, kur ir bijis, un sieviete var atsperties, un tad attiecīgi paspiest bērniņu ārā. Pirms māmiņa nokļūst dzemdību zālē, ir nepieciešama apskate, lai zinātu, pēc cik ilga laika bēbītis ieradīsies pasaulē, tāpēc topošā māmiņa tiek sagaidīta uzņemšanas istabā. Arvien vairāk pēdējā laikā tiek runāts par ūdeni kā lielisku palīgu dzemdību gaitā, tāpēc arī Jūrmalas slimnīcas dzemdību nodaļā ir ierīkota ūdens dzemdību zāle, ar šim notikumam īpaši paredzētu vannu. Šādā vannā pavasarī pasaulē nāca māmiņu kluba superbēbītis Miķelis. Tas ir tāds ļoti liels notikums, jo es savu meitiņu biju izdomājis, ka es dzemdēšu ūdenī, taču kaut kā, nobijos, mani atrunāja, un beigās es saprotu, ja kādreiz dzīvē man būs otrs bērniņš, tad tas noteikti notiks ūdenī. Te notiks ne tikai dzemdības ūdenī, mēs dosim arī sievietēm iespēju pirmajā periodā relaksēties vannā. Ja viņa nevēlās pašu dzemdību procesu ūdenī, tad viņa varēs vienkārši pirmajā periodā, kamēr dzemdas kakls vērās vaļā, šeit vienkārši piepildīs ūdeni, viņa relaksēsies. Ja? Un pēc tam dzemdību zāle? Un pēc tam dzemdību zāle ir tepatās tā gulta, jūs pēc tam apskatīsieties, viņa transformējas par dzemdību galdu, jā, un dzemdības notiks šajā pašā telpā. Ūdens dzemdības jau pirmās ir bijušas, vai vēl ne? Nav bijušas. Mamītes var vēl paspēt. Ja? Ejam skatīties istabiņas. Jā. Ja ir vēlēšanās piedzīvot mājdzemdību sajūtas, tad iespējams bērniņu laist pasaulē mājas dzemdību stacionārā, kurā ir gulta, kas pēc nepieciešamības pārtop par dzemdību galdu. Dzemdību nodaļā ir arī istabiņa, kas paredzēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vannas istaba ir aprīkota tā, lai būtu ērti. Tāpat ir arī ģimenes istabas un palātas, kurās vienlaikus var uzturēties vairākas māmiņas. Un, protams, ir arī intensīvās terapijas palāta. Tā kā dzemdību nodaļa ir liela, intensīvās terapijas palāta mums ir ļoti nepieciešama un ir vajadzīga, jo, diemžēl, nevienmēr viss ir tik ļoti gludi, kā mēs gribētu. Un tāpēc Jūrmalas slimnīcā šī intensīvās terapijas palāta arī ir ļoti atjaunotās un skaistās telpās ar visu iespējamo reanimācijas un palīdzības aparatūru.
Un, ja ir kādas problēmas vai kādas nepatikšanas, kas ir gadījušies ar jaundzimušu bērnu, tad šeit mēs nodarbojamies ar bērnu ārstēšanu, stabilizāciju, un, ja tas ir vajadzīgs, tad no šejienes mēs viņu tālāk turpmākai ārstēšanai pārvedam uz bērnu slimnīcu. Iesim paskatīties, tur ir piedzimis mazulīts pavisam nesen. Uzprasīsim mammītei, kā viņa jūtās. Labdien! Jūs māmiņu klubs ciemos. Mēs apsveicam, tas ir jums. Paldies! Es domāju, ka noteikti noderēs. Noderēs. Ir piedzimusi mazā Amēlija. Amēlija. Es ļoti apsveicu, ļoti skaists vārdiņš, un man arī ir mazā Amēlija. Nu jau gan liela. Kādas ir sajūtas? Sajūtas paši brīnišķīgākās. Esmu ārkārtīgi laimīga. Un Amēlija arī ir ārkārtīgi laimīga. Amēlija, cik dieniņas jau ir pasaulē? Stundiņas. Cik? Nu, viņam vienos naktī piedzima. Mēs esam pirmie, kas redz mazo Amēliju, cik skaisti. Mēs tiešām apsveicam no sirds. Stundiņas. Es nezinu, cik pulkstenis, bet, nu jā. Tas ir tāds skaists notikums. Ir nodzīvot. Lai Amēlijai skaista dzīve, nu tāda notikumiem un krāsām pilna. Labdien, māmiņu klubs arī pie jums ir ciemos, lūdzu. Paldies. Paldies, liels. Paldies. Nu, pastāstiet, kā jūs jūtaties? Nu, patreiz jau ir ļoti labi. Bija satraukums, protams, bet, tagad rezultāts ir redzams, un tad esmu laimīgi. Jūs jau esat otro reizi Jūrmalā, vai ne? Jūs esat bijuši gadu pirms remonta un tagad pēc remonta. Jā. Ir kaut kāda atšķirība, var manīt? Telpas, protams, ir ļoti skaistas un izremontētas, bet, manuprāt, ir svarīgākais tas, ka personāls ir nemainīgs. Un, kopš 9. gada, kad mums ir dzimusi pirmā meita, atbraucot uz šoreiz jau 12. gadā, tad var redzēt, ka personāls ir tas pats un tas priecē. Un, ir patīkami redzēt tās pašas sejas, kas palīdzēja nākt pasaulē pirmajam bērniņam. Bērniņa piedzimšana ir liels brīnums, kuru mums ir ļauts piedzīvot. Izbaudīsim un leposimies ar to, ka varam būt māmiņas.